Labdien, ļoti cienītas dāmas un augsti godēti kungi. Mani sauc Ludmila Kartunova, un es pastāstīšu par tēmas nosaukums tektonika, radiācija, vēzis. Un sākšu no tā, ka vispārējas veselības organizācijas statistiskie dati par pēdējiem 10 gadiem apliecina, ka ārkārtīgi strauji pieaug vēzis, vēžu saslimstība un plaušu vēzis. Ja mēs aplūkosimies pagājušo periodu, kas bija agrāk, 20. gadsimta sākumā, tad tikai 6% no visiem cilvēkiem, kuri nomira, bija nomiruši no vēža. Tagad vēzis kļūst par vienu no 3 vadošiem mirstības cēloņiem. Un sevišķi no, ja mēs apskatīsim nākošo pusi, ja mēs apskatīsim vēžu saslimstības struktūru, vēžu saslimstības struktūru, tad mēs redzēsim, ka no visam vēžu formām visaktīvākā, vissmagākā ir plaušu vēzis. Jūs redzat tādu garu svitru. Latvija ne ar ko neatšķiras ar visas pasaules. Pie mums arī ļoti augsta saslimstība ar vēzi un ar plaušu vēzi. Šeit ir grafiks, kura mēs redzam, kā mainās plaušu vēzis ar laiku. Un redzam, ka ne tikai notika plaušu vēža paaugstinājums, bet process kļūst disperss, tātad process kļūst nestabils. Es negribu teikt, ka tas ir tikai radiācijas rezultāts. Šeit ir vesela virkne citu ietekmes. Pirmkārt, es gribu nosaukt galveno magnetiskā lauka, Zemes magnetiskā lauka inversiju, kura sākas 2000. gadā, un ar katru gadu mums iet plaušu vēža pieaugums. Bet tieši plaušu vēzis arī, kā teikt, ļoti arī atkarīgs arī no radiācijas. 8.9. māja Stradiņa universitātē Latvija, Rīga notika kongress, kurš bija veltīts taisni plaušu vēzim. Un kādi cipari bija publicēti, kādi cipari bija nosaukti. Pirmkārt bija pateikts par to, ka par vienu gadu, tikai par vienu gadu, par 25% pieauga kontingents, ambulatoru slimnieku kontingents. Otrkārt, mēs esam diezgan augstā pakāpē saslimstības ziņa Eiropā. Pēc vīrišu saslimstības mēs esam 3. vietā, sieviešu saslimstības Eiropā 4. vietā. Tas ir diezgan augsti. Tas ir Latvijas onkologu dati. Kādi ir Latvijas saslimstības dati? Uz 100 000 iedzīvotājiem. 2009. gada dati ir sekojoši, ka uz 1000 iedzīvotājiem nomira 304 vīrieši, un tas ir no tiem 27% no plaušu vēža.
un 229 sievietes uz 1000 iedzīvotājiem. Laiks uzdot jautājums. Kādi ir plauša vēža saslimstības cēloņi? Kaut slimība ir sen pazīstama, tomēr skaidra priekšstata par to, kādi ir konkrēti cēloņi, nav. Kaut ir 3 zināmas hipotēzes, katra no kurām arī bija, dabūja apstiprinājumu. Kādas tas ir hipotēzes? Ķīmiskā, vīrusu hipotēze un radioaktīva hipotēze. Pēc saskaņā ar ķīmiskas hipotēzes plaušu vēzis izsaukts ar kancerogēnām vielām. Viena no tādām vielām rada smēķēšanas rezultātā. Parasti šīs vielas ir pārbagātība organismā un līdz ar to sākas plaušu vēzis. Saskaņā ar vīrusu hipotēzi ir tā saucamais filtrējošais vīrus, kurš migrē no šūnas uz šūnu un bojā šūnas sieniņas un izsauc plaušu vēzi. Sākumā ar 3. hipotēzi, tas ir radioaktivitātes hipotēze, plaušu vēzi izsauc radioaktīvais apstarojums. Kāds radioaktīvais apstarojums izsauc plaušu vēzi, tāpēc, ka ir vairāki apstarojumu veidi. Šodien jau ir zināms, ka plaušu vēzi tieši izsauc radioaktīva radona gāzes ietekmē. Šī gāze izsauc ne tikai plaušu vēzi. Ir zināms, ka tā iedarbojas arī uz kungi, izsaucot kunga vēzi, izsaucot bronha vēzi, izsaucot prostātas vēzi. Tātad diezgan bīstams faktors. Radona gāze 86. gada atklāta korelācija ar Dauna slimības saslimstību. Teritorijas, kur paaugstināta radona gāzes eskalācija, izplūdums, sievietes dzemdē Dauna slimas bērnus vai bērnus, kuri ir atpalikuši attīstībā. Kas ir radona gāze? Tā ir galīgi neredzama gāze, nemanāma, bez garšas, bez krāsas. Tā ir ļoti smaga gāze, 7,5 reizes smagāk nekā gaiss. Labi šķīst ūdenī, duņas, eļas un citas šķidrumus. Tā ir urāna 238 pussabrukuma produkts un ļoti labi absorbējas ar aktīvieto oglī, kur pašlaik notik mērījumi, kādas vides mērā radons. 3 vides. Tas ir telpu gaisa, kur mēs visvairāk atradamies. Tas ir zem augšņu gaisa, lai saprast, tā teritorija ir derīga apbūvei bez aizsarg pasākumiem vai noteikti jātais aizsarg pasākumi, teiksim, Skandināvijā citādāk nebūvē. Un ūdenī. Latvijas geologi uzskata, ka radona mērījumi ūdenī tas pirmkārt jāveic mūsu valstī. Kāds ir, kāda veida apskata, cik radona ir atradas gaisā. Radona, tātad saturs telpu gaisa, 1 kubikmetra sauc par radona tirpumu aktivitāti 1 kubikmetra un mēra to uz 1 sekundes laika bekereļus
uz kubikmetru. Ir arī normas. Normas izstrādātas, kuras vēl 54. gada ANO veidēta zinātniskā komiteja bija noskaidrotas normas un noskaidrots, ka jau pēc 40 bekereļiem, pēc 40, sākas patoloģijas. Pie 200 tas palika ļoti bīstamas. Faktiski jau aizsardzība no radona, aizsardzību jāveic jau pēc 40 bekereļiem. Ja mēs mēram zem augšņu gaisa, norma ir 5000 bekereļi uz kubikmetru. Vairākas civilizētas valstis radona likumi ir, radonu pēt un pieņem, ka tas ir obligāti. Latvijā pagaidām nav likuma, bet jau ir priekšlikumi pa normam. Teiksim, kādi priekšlikumi 300 bekereļi uz kubikmetru un 10 000 zem augšņu gaisa bekereļus. Apmēram 100 bekereļus uz litru ūdenī. Tādas ir priekšlikums. Tikai paliek šīs normas pieņemt. Ko mums dod normas? Normas mums dod daudz. Viņi atļauj orientēties apkārtējā vide, vai tā vide nav bīstama, vai tā ir vide bīstama un prasa aizsardzību. Tāpēc ļoti svarīgi būtu pieņemt normas. Ja ir pārkāpumi, normu pārkāpumi, tad cilvēks sāk slimot ar visam tām slimībām, par kurām mēs runājam. Cik daudz vajag ieņemt radona, lai saslimt? Es gribu nolasīt Glušinski citātu vienu. Viņš raksta tā. Atsevišķu elpošanas organu apstarošanas ar radonu 222 un meitas produktiem efekti jau noteikti, kā radiācijas summu deva, neatkarīgi no laika, kad šī deva saņemta. Tātad, ja mēs dzīvojam, mēs laiku pa laikam krājam šīs devas un galvā saslimam. Tātad bez informācijas, kāda ir radioaktivitāte, nevar normāli eksistēt un dzīvot ar drošības sajūtu. Bristoļa universitātes zinātnieki, tas ir Lielbritānija, vēl vairāk uzskata, ka radons 222 ir galvenais plauša vēža cēlonis. Tātad tas ir ļoti svarīga lieta. Radons 222 un tās meitas produkti, kad viņi ilgstoši ietekmē uz organismu, viņi noteikti rada saslimstības risku. Ja radons ir tik bīstams, tad vajadzētu paskatīties, no kurienes viņš nāk, kas mums dod šo nelabvēlīgu gāzi. No radiogeoloģijas ir zināms, ja mēs apskatīsim tā, kur es esmu ar bildēm. Ja mēs apskatīsim Zemes lode, radiogeoloģija saka sekojošo. Zemes centrālā daļa brīva no radiācijas, brīva. Sakarā ar to, ka mums notiek centra beidzes kustība, visas smagas elementus aiziet uz periferiju, kur viņi tiek astamosfēra, viņi tiek kristaliska pamatklintēja. Kristaliskais pamatklintējs satur visvairāk radionuklīdu. Radionuklīdi miljoniem gadu, kā teikt, sabrūk. Pareizi Dīta teica, 100 000 gadi tas ir nieks. Miljonu gadi vajadzīgi, lai sabruktu radionuklīdi. Tātad kristaliskais ir tas, kas rāda
tur ir urāns, 238 sabrukums iet un veidojas galā radona gāze. Radons, torons, aktinons, radioaktīvas gāzes, kuras ceļas un nāk virsū. Kāda ir mūsu Baltijas valstu īpatnības? Mēs redzam uz šīs schēmiņas, un mēs redzam tabulu. Tabula rāda Lagio granīti, sarmaini granīti ir apakīvi, visi ir ārkārtīgi radioaktīvi, visi dod radiāciju. Ja tie granīti augšā klāti ar nogulumu ježu sēgu, protams, ka tā radiācija, mēs saņemam mazāku radiācijas devu, bet ja viņi ir vāļa, ja viņi sīt patiešu, tad cilvēki, protams, daudz vairāk slīd. Mēs redzam 3 valstis šeit parādīti, un kā kristaliska pamatklinta virsma pamazam aiziet. Vistuvāk tā ir Igaunija virsma. Tālāk Latvija aizņem vidējo stāvokli. Lietuva visvairāk aizsargāta. Teiksim, Latvija ir no 250 līdz 2 kilometriem aizsargāta visa klāta. Igaunija jau visa teritorija nav aizsargāta. Lietuvai ir bez nogulumu ježu sēga, bieza. Tātad, Skandināvijā mēs runāsim, tur praktiski nav sēgas, sevišķi Norvēģijai. Es gribu tālāk parādīt šito Austrum Eiropas platformu. Mēs redzam, kur ir nogulumu ježu sēga. Eksistē, tas ir tā dzeltena daļa. Tur, kur sarkana, neeksistē. Violeta pavisam neaizsargāta no radiācijas. Tātad vissmagākais valsts ir Norvēģija. Pēc tam pārējie Skandināvijas valsti. Mēs esam pēdējie Baltijas valsti, kuram palaimējas dabūt zeme, aizsardzību. Šeit ir grafiks. Pavisam neredzams, bet es ticiet man, ka tā ir. Apakšā tas ir visas valstis. Sākot no Norvēģijas, apakšā, augšā ir Norvēģija, pēc tam zemāk ir Somija, Zviedrija, Somija, Igaunija, jo augstāk kristaliskais, jo mazāk nogulumu ježu sēga, jo lielākā vēžu saslimstība viennozīmīgi. Vislabākā situācija apakšā Lietuva. Tātad tas ir ļoti svarīga lieta, cik augsti ir kristaliskais pamatklintais. Tagad apskatīsim, kā ir ar kristalisko pamatklintoju tektoniku. Ir pētījumi, vairāki pētījumi, kuri rāda, jo vairāk saskaldīts kristaliskais pamatklintais, jo spēcīga plūsma radioaktīvo gāzi nāk no tiem lūzumiem un vairāk slimo cilvēki. Mēs izpētījām 12 Latvijas rajonus, un visur, kur bija saskaldīta kristaliska pamatklintaja virsma, visur bija paaugstināts vēža līmenis. Kā piemēru došu 2 piemērus. Viens piemērs Dobeles rajons. Nekā nevar redzēt. Jūs redzat, tur ir lūzumu zona, tas ir Liepājas, Rīgas, Plestovas lūzumu un plaisu zona, un taisni tie pagasti, kuri atradas uz lūzumiem, tie visvairāk cieš no laušu vēža, no vēža kopsuma. Vēl viens piemērs došu
Tas ir mērījumi, radona mērījumi Kiekavas pagastā. Kā izskatās Kiekavas pagasta teritorija? Tas ir plaisu zona. Zona, kur saplaisātais dolomīts nes pa plaisam šo radioaktīvas plūsmas no vairākam lūzumiem, kuri šķērso šo teritoriju. Šeit iet ļoti daudz lūzumu. Un, protams, saslimstība šeit arī pamatīga. Ja mēs redzam, radon ietekme, viņu jāņem vērā, kas bremse, kas mums traucē ar to nodarboties un palīdzēt cilvēkiem neslimot. Es pamēģināju drusciņ paanalizēt tie cēloņi, tie faktori, kuri nedod iespēju pagaidām to darīt. Pirmkārt, es gribu pateikt par Latviju. Latvijas cilvēki nav informēti. Ja jūs uztaisīsiet aptauju uz ielas, es šaubos, ka kāds 50. kaut ko pateiks par radonu. Viņi nezin, kas tas ir. Absolūti. Nav informācijas, nav literatūras. Vienīgā grāmata, kura bija pārtulkota no zviedriju valodu uz latviešu valodu par radona grāmata. Nav dabūjama, nekur viņa nav nopublicēta. Brīnišķīga grāmata. Akerblom un Klavensiu uzrakstīja. Bet viņas nav. Viņa dabūjama tikai bibliotēkā. Šeit pat vides ministrijā. Tātad informācija ir ļoti svarīga. Ļoti svarīgi celt jautājums par nepieciešamu mērīt. Tālāk un pārbaudīt teritorijas. Otrais svarīgais tāds cēlonis ir medicīniskas statistikas trūkums. Medicīniskas statistikas trūkums. Kāds ir mūsu Latvijas statistiskā vienība? Kāda? Tas ir rajons, bet tas ir vesels valsts. Milzīga teritorija. Ko jūs, mīļi draugi, iegūsiet? Dabūjat ciparu par rajonu. Neko. Vajag pavisam cita statistika orientēta uz cilvēku, uz apdzīvotam vietam. Kā elpo katra apdzīvota vieta. Pie tam pat tās ciparus, kuri eksistē, ja jūs pieprasīsiet dati arhīvā, jums pateiks slepeni. Nav iespējams dabūt. Ļoti bieži notika administratīvas reformas. Šodien ir tāds tīkls, rīt nākošais. Visa datu bāze iet, kas saka, pilnīgi zudumā no pāriem periodiem. Nevar salīdzināt, kāda var būt zinātne, ja tev nav normāla datu bāzes. Jau sen, jau 19. gadsimta bija izteikta doma, ka jāpariet no mākslīgas teritorijas dalīšanas uz dabiskam robežam, kuri dotu iespēju stacionāri turēties pie tām robežam, kuras nevar mainīt. Tātad tas ir viena no tādām lielām problēmām arī. Trešais, vēl kāds cēlonis, es uzskatu, telpiskas plānošanas nepareiza orientēšana. Es esmu arī telpiskas plānošanas speciālists. Bet kāda veida orientēti, audzināti jaunie speciālisti? Kāds ir mūsu mērķis? Kāds? Taisīt apbūvē, veidot urbanizēto vide. Vai kādam no studentiem ir pateikts tavo mērķis, lai šajā vide būtu veseli cilvēki, lai nebūtu vēzis, lai nebūtu debilus,
Ja mēs nesāksim apvienot šīs divas lietas, mēs nedabūsim pilnvērtīgu populāciju. Par to ļoti nopietni jādomā. Ja tā nav nebīstama vide, tad tas nav dzīvojamas vides. Plaušu vēža profilaktika. Kāds stāvoklis šodien? Medicīna saņem 80 reizes vairāk lielāko finansējumu nekā profilakse. Pie tāda stāvokļa mēs tikai ārstēsim. Vienreiz Zirņa kungs salīdzināja šo situāciju medicīna ar ceļu. Asfaltēt ceļš. Tajā ceļa izveidojas bedre. Teiksim, kritums, karsti, ja? Bedre. Iet mašinas, nokrit, salauz rokas, kājas virs cilvēki. Izsauc ātru palīdzību. Pēc tam nākoša mašina nokrit, atkal ātru palīdzību un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir kas, saka Zirņa kungs, medicīnā. Bet otrais moments atnāca celtnieku brigādi, aiztaisīja visu šo bedre un mašinas iet ar veseliem cilvēkiem. Ja mēs saucam vides slimības, bet vai mēs pētam vides faktori? Pagaidām tikai pirmais pētījums tiek veikts par vides faktoriem, kuru ietekmē zeme, par geofiziskiem laukiem. Jā. Tātad laiks domāt, laiks pāriet, transformēties uz mūsdienās zinātnēm, uz starpdisciplināriem pētījumiem, lai dabūtu veselus cilvēkus. Paldies par uzmanību! Milzīgs paldies, profesori. Un tagad lūdzu būs saslimstība ar vēzi Latvijā. Aivars Stengrēvits, Austrums slimnīcas vēža kadastra vadītājs. Liels paldies, ka jūs esat reģistri. Liels paldies, ka jūs esat ar mums. Un jums vajag palīdzību šeit? Varbūt, jā. Cienījamās klātsošās un godējumie klātsošie. Pat beidzās Rīgā Baltijas valstu onkologu kongress, 5. pēc kārtas. Un var jau uzreiz teikt, ka Baltijas valstīm un tāpat kā Eiropas šī mūsu reģionā, tās problēmas onkoloģijā ir samērā vienādas. Tāpat kā mūsu kaimiņu valstīs, arī Latvijā onkoloģiskā saslimstība ir visas saslimstības struktūrā 2. vietā. 1. vietā ir sirds asinsvadu sistēmas saslimšanas. Un arī mirstības ziņā tāpat tās ir 2. vietā aiz sirds asinsvadu sistēmas saslimšanām. Līdzīgi arī pārējās daudzās ekonomiski attīstītās valstīs onkoloģijas saslimstība ar onkoloģiskām slimībām ir tieši 2. vietā. Un dažās valstīs pat sāk izvirzīties 1. vietā. Tam vairāk iemesli. Pirmkārt tādēļ, ka saslimstība ar vēzi, tas ir tāds apkopojošs jēdziens. Tur ir dažādas slimības, bet tā saslimstība ar vēzi pirmkārt pieaug visā pasaulē. Tāpat kā pie mums Latvijā, Baltijas valstīs. Otrkārt, ekonomiski attīstīties valstīs sirds asinsvadu sistēmas saslimšana profilaks ļoti progresē, un tās saslimstība ar sirds asinsvadu sistēmas slimībām samazinās ne tik ļoti kā Latvijā. Latvijā pat labam onkoloģisko pacientu kontingents Latvijā ir kaut kas ar 61 000 cilvēku. Katru gadu. Lūdzu, skaļāk, Kristīna,
Katru gadu saslimst ar vēzi pirmreizējie slimnieki ir ap 9,5 līdz 10 000 cilvēku. Augsta ir arī mirstība ar vēzi. Saslimstība ar vēzi varbūt pieaug, varbūt tādēļ, ka Latvijā iedzīvotāju vecuma struktūra ir stipri deformēta. Ja mēs redzam tās baltās kociņš, tas parāda, kāda ir apmēram pasaules iedzīvotāju vecuma struktūra, pasaules standarts, un tas ir Latvijā ar stipri sašaurinātu mazākā vecuma grupām un diezgan plaši vidējā vecuma grupām, kur tādā vecumā, kad cilvēks slimo vairāk ar vēzi. Bet tas nav vienīgais iemesls. Arī patiesā saslimstība ar vēzi Latvijā pieaug. Un to var secināt varbūt no iepriekšējiem bildēm, kad ja arī saslimstības līmenis palika tāds pats, tad attiecinot pret 100 000 iedzīvotāju, tā līkne tomēr iet uz augšu, jo Latvijas iedzīvotāju skaits paliekot saslimstībai absolūtos skaitļos tādai pašai, Latvijas iedzīvotāju skaits samazinās ar katru gadu kaut kas par 10 000 vai 13 000 cilvēkiem. Tas ir pat labi. Agrāk 90. gadu sākumā tas skaits bija lielāks, kaut kas ar 15 000, 20 000. Tā kā saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem pieaug, augšējā līnija ir vīriešiem, apakšējā līnija sievietēm. Saslimstība pieaug mirstība ar ļaundabīgiem audzējiem navas cēloņu struktūrā arī ir otrā vietā, lai gan, kā jau es teicu, pirmajā vietā ir sirds asinsvadu sistēmas slimības. Tā ir pirmajā vietā navas cēloņu uzskaitē. Te ir kā neliels salīdzinājums ar kaimiņu valstīm, ar citām valstīm. Tā vieta tā nav svarīga, bet fakts ir tikai tas, ka redzam, ka aptuveni mēs turamies apmēram tādā pašā līmenī, kā Latvija, Igaunija, Lietuva, mūsu kaimiņu valstis. Nekur tālāk un tuvāk mēs neesam tikuši. Biežākie ļaundabīgi audzēji pie mums Latvijā vīriešiem ir plaušvēzis pirmām kārtām, tad ir pat labanie prostats vēzis, tas ir otrajā vietā, un seko pārējās vēža formas. Sievietēm pirmajā vietā neapšaubām ir krūts vēzis ar apmēram 950 pirmreizēm slimniecēm gadā, un seko zarnu vēzis un cits vēža formas. Tāpat arī vīriešiem. Galvenais nāves iemesls starp onkoloģiskām slimībām ir plaušvēzis, neapšaubām plaušvēzis, un seko pārējās saslimšanas. Sievietēm galvenais nāves iemesls onkoloģiskiem pacientiem ir krūtsvēzis. Nevis tādēļ, kad mirstība no krūts vēža būtu visaugstākā, bet galvenokārt tādēļ, ka ļoti liels saslimušo skaits ir katru gadu. Un augstai mirstībai, salīdzinoši augstai mirstībai, ir kaut vai tāds iemesls, ka mums ir diezgan vēl diagnostika. Diezgan daudz pirmreizējo pacientu tiek ļaundabīgā saslimšana tiek atklāta vēlīnā stadijā. Nerunājot jau par tādām slimības lokalizācijām, kas ir tas saucamiem iekšējiem orgāniem, tas varētu būt aizkuņģiedzers, tas varētu būt varbūt pat kuņģis, tas varētu būt zarnu vēzis vai
aknvēzis, pat tādiem vēžiem, kas it kā ir samērā labi pieejami izmeklēšanai vai pat apskatēji, pat tādiem diagnozi ir stipri vēl, piemēram, mucdobumu vēzim. 2009. gadā ielaistās vēlīnās stādīs bija pats pirmreiziem pacientiem 76%. Un visvairāk uztrauc situācija ar krūtsvēzi, kur daudzus gadus apmēram 1/3 no visām pacientiem, 1/3 krūtsvēzis tiek konstatēts ielaistā stādijā. Kādēļ tas tā ir? Tas ir daļai tāpēc, ka pacienti vēl griežās pēc medicīniskās palīdzības, arī dažādi citi iemesli dēļ. Varbūt pat ekonomiski faktori dēļ. Daudz no mūsu veselības aizsardzības sistēmas organizatoriem var, teiksim, noklāt rokas un saka, jā, no onkoloģija paliek onkoloģija. Onkoloģija saslimstība vienmēr ir bijusi otrā vietā, mirstība vienmēr ir bijusi otrā vietā, bet mēs redzam, ka tā starpība pirmreizējās invaliditātes cēloņu sakarībā struktūrā ļaundabīgiem audziem pirmreizējā invaliditāte ir 23% gandrīz, un asinsrites sistēmas slimībām gandrīz 24%. Tur tā starpība ir maza, lai gan saslimstībā starpība bija lielāka. Jā, nu, un kā jau bija runāts par šiem pašiem mūsu ierēģiem, kas rūpējas par veselības aizsardzību, arī tas pats ir teiciens, jā, onkoloģiskā saslimšana vienmēr ir bijusi otrā vietā, vienmēr būs, mirstība tāpat, bet tas nav gluži tā. Mēs redzam šeit līkni, kas ir publicēta un kas ir īsti un patiesi, kā kaut vai tāds pasākums, kas ir Ziemeļvalstīs ļoti stingri ievērots un eksistē jau vairākus gadus. Tas ir tas saucamais tabaks akts, stingrs tabaks akts. Šeit ir konkrēts piemērs par Somijas tabaks aktu, kas tika publicēts 75. gadā, un redzams, ka saslimstība, vīriešu saslimstība ar plaušu vēzi diezgan strauji nokritās sakarā ar šo, bet sieviešu saslimstība ar plaušu vēzi nevis nokritās, bet nedaudz palielinājās. Pat labāk statistika rāda, ka Ziemeļvalstīs, konkrētāk varētu runāt par Ziemeļvalstīm, par Dāniju, par Zviedriju, ka vīriešiem smēķētais skaits pēc šī tabaks akta publicēšanas šīs valstīs ir smēķētais skaits ir samazinājies, bet sievietēm ar katru gadu nedaudz pieaug. Sievietes nepakļaujas tādam tabaks aktam. Un tā varbūt arī ir viena lieta, kādēļ starp sievietēm plaušu vēzis palielinās. Tas nenoliedz arī, ka varētu būt ionizējošās radiācijas kaut kāds iespējas, bet katrā ziņā ir konkrēts piemērs, kā atpakaļ var to dot. Konkrēts piemērs, kā varētu mēģināt izvairīties no saslimšanas ar ļaundabīgiem audzēkļiem. Kā tā bija? Laikam ar šo var atpakaļ, jā. Un varbūt varētu apskatīt tādu citātu, kā profilaks unts ir tikpat vērtīga vai vērtīgāk par ārstēšanas mārciņu. Un, ja runājam par iespējamiem radiācijas avotiem, kas iedarbojās uz mums, tad varētu minēt 3 dažādas, vairākas radiācijas avotus varbūt, bet 3 varbūt varētu būt tie galvenie. Pirmkārt ir saules radiācija,
Tad ir elektromagnetiskais starojums un ionizējošā radiācija. No saules radiācijas kreisajā pusē tas varbūt mazāk mūs iespaido, bet ultravioletā zona ir apmēram no 100 līdz 400. Saules radiācijas šīs zonas iespaidā varētu veidoties ādas vēzis, kas ir stipri populārs, teiksim, pie jūras valstīs un jaunatībātas melanoma. Šeit ir redzams saslimstība ar ādas vēzi. Šeit sievietēm Latvijā, vīriešiem, sievietēm saslimstība augstāk. Melanoms ādas melanoma arī sievietes slimo biežāk, vīrieši nedaudz mazāk. Tas ir Latvijā. Runājot par ionizējušu radiāciju, tas jums laikam plācošajām labāk zināms, kad varbūt dabiskās izcelsmes avoti un cilvēku radītā radiācija. Saistībā ar ionizējušo radiāciju ir tādas audzēju lokalizācijas, kas it kā būtu mazāk saistīts ar radiāciju vai vispār nav saistīts. Tas būtu aizkuņdziedzera vēzis, tomēr priekšdziedzera vai prostatas vēzis, cenas kakliņa vēzis, kam ir vīrusu izcelsme pārsvarā hroniska limfatiskā leikēmija, limfogranulomatoze un cēklnieku vēzis. Bet ar ionizējošo radiāciju, vismaz medicīnas aspektā, ir saistīts vesela rinda leikožu. Pirmām kārtām akūta limfatiskā leikēmija, tad vairogdziedzera vēzis, krūts vēzis sievietēm, plaušu vēzis, plus mīnus tādēļ, ka plaušu vēzis etioloģijā neapšaubām smēķēšanas faktors ir ļoti nozīmīgs. Tad mieloms slimība, mielodā leikēmija un citas vēža formas. Apmēram tiek lēsts, ka 5% no ļaundabīgiem audzējiem rodās tieši ionizējušās radiācijas ietekmē. Un pirms kādiem gadiem bija publicēts Amerikas Savienotā valsts pētnieku grupas pētījums, aplēs, pareizāk sakot, par to, ja nosacīt kontingents, teiksim, 100 000 cilvēku nosacīts kontingents, ja saņemtu katrs 1 milizīvertu apstarojumu, tad uz šī kontingentu 100 000 būtu novērojams 65 leikošu gadījumu un 495 fatāli citas lokalizācijas vēža gadījumu. Principā par ionizējušu radiācijas ļaundabīgu audzēju etioloģijā pat labāk strīdi nav. Ir jautājums tikai par to, vai radiācija var izraisīt ļaundabīgu saslimšanu, bet gan kāds ir šis mehanisms. Cik un kādas ļaundabīgās saslimšanas var izraisīt radiāciju. Vai saslimšanas risks ir paaugstināts vai pazemināts, ja radiācijas deva ir protrahēta kāda laika periodā ilgākā. Un cik ilgi turpinās paaugstināts risks saslimt, kad radiācija ir beigusies. Un vai šis risks samazinās. Un tieši kur orgāni ir visjūtīgākie pret radiāciju. Un šeit ir pāris piemēri varbūt par saslimstību, kas attiecās uz tiem orgāniem, kas it kā būtu jūtīgi attiecībā pret radiāciju. Augšējā līkni tas ir saslimstības pieaugums ar krūts vēzi sievietēm un apakšējā līkni. Apakšējās divas līknes ir vairogdziedzera vēzis, pie kam augšējā līkni tas ir vairogdziedzera vēzis sievietēm. Apakšējā vīriešiem sievietēm tas saslimstība ar vairogdziedzera vēzi ir lielāka. Un šeit ir mielomas slimība. Arī sievietēm tas saslimstība ir lielāka, vīriešiem mazāk.
Un katrā ziņā, ja runājam par ļaundabīgu audzē izcelsmi, tad katrs to deķīt, ja vēl katrs uz savu pusi. Pētnieku grupas, kas nodarbojas ar ķīmisko kancerogēno vielu pētījumiem, runā par ķīmiskām kancerogēnām vielām. Ģenētiķiem ir savs uzskats, un pētnieki, kas nodarbojas ar ionizējošo radiāciju, aizstāv ionizējošās radiācijas lielo lomu. Skaidrs ir tikai tas, kad ir nepieciešams, mums cilvēkiem ir nepieciešams, lai tiktu noskaidrot apmēram, kādi riska faktori, no kādiem riska faktoriem ir iespējams izvairīties vai tos izslēgt no mūsu dzīves, lai tā saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem nepieaugtu ar katru gadu. Paldies par uzmanību. Milzīgs paldies. Un varbūt tās es palūkšu visus runātājus šeit ātri apsēsties un vismaz 10 minūtes īsiem jautājumiem, jo mēs esam pārsnieguši visus laikus. Lūdzu, apsēst. Jā, lūdzu, jautājumi. Man jautājums ir drīkst jautāt. Ja par radiācijām varbūt tas neattiektos konkrēti uz radiāciju, bet varbūt jā. Es esmu lauksaimnieks, kurš man var atbildēt tieši, kas ir Roundups, kādas ķīmiskas vielas tajā atrodas Roundupā. Kādēļ atļauj valsts to pielietot un Roundups saskaroties ar ūdeni, zemi, kāda viela no tā iztvaļko. Tā arī ir radiācija daļa, ja? Un jau par atbildēju. Tas ir Roundups. Roundup is glyphosate. It's an organophosphate. As far as I know, it's not been associated with cancer, but it is associated with effects on the nervous system, on the brain. Cik zināms, tad Roundups nav organiskais fosfāts, un tas nav saistīts ar vēzi, tas to saista ar nervu sistēmu, ar ietekmi uz smadzenēm. Šodien visu laiku runāju, kad vēzi izsauc radiācijā, bet par to pārsaiņojumu, kas notiek Baltijas jūrā. Tad mēs runājam, ka tā ir radiācija, jā, bet pārsaiņošanā Baltijas jūrā jau notika līdz 1988. gadam. Tāpēc man ir sekojošs jautājums, kāpēc izvairās atbildēt no tā, ko dara ķīmiskās kaujas ieroči 320 000 tonu apmērā, kas ir nograndēti pie Zuldas, un viņi izveido dioksīna slāni. Tātad uz Baltijas jūru iedarbojas ne tikai radiācija. Černobiļa tas ir ļoti maz, bet ko dara dioksīns? Jo pēc pētījumiem, kuru veica Krievijas vides kūki, dioksīns tajās vietās, kurās noglabāts ir tas kaujas vielas, tur jau pārsniedz 20%. Un viens, kā saka, tāds jautājums, par cik kungs ir no Zviedrijas. Zviedrijā... No Anglijas? Zviedrija ir pieņemts tāds, ka sievietes, kas ir grūtniecības stāvoklī, viņas jūras zivis nevar izlietot.
Tātad man interesē, kas notiek ar kaujas vielām un ko tālāk darīsim. Well, my concern is mainly with radioactivity in the Baltic Sea. There are many other toxic pollutants in the Baltic Sea, heavy metals, dioxins. The transfer of all industrial waste materials to the Baltic is a serious problem because there is no dilution effect. Whatever goes in there stays there. But these chemical elements, these chemical compounds usually get broken down over a period of time. So to my mind, they're not as serious, but I have to concentrate on one thing, you understand, so my interest is in the effects of radiation. I agree that these chemical substances are also present and they're also carcinogenic. But there are various treaties which attempt to reduce the concentrations of these substances in the Baltic Sea. People are concerned about them, as far as I can tell. Mana galvenā tēma, protams, ir radiācija, bet nevar noliekt, ka Baltijas jūrā ir arī daudz citādu piesārņojošo vielu, gan dioksīns, gan smagie metāli, bet šeit tā problēma varbūt ir nedaudz vienkāršāka, jo šīs vielas ar laiku tomēr sadalās un noārdās, un, protams, ir arī dažādi starptautiskie līgumi, kas regulē šos jautājumus, bet, protams, nevar noliekt, ka tā ir problēma Baltijas jūrā, jo kā jau tika pieminēts, ka no Baltijas jūrā nenotiek ūdens apmaiņa. Viss, kas nonāk Baltijas jūrā, tur arī paliek, tas nekur neatspūst. Es arī gribu pateikt, ka Baltijas jūra skaitas vispiesārņotākā jūra pasaulē. Un vainīgi visi valsti, kas pieskarās, kas iziet uz Baltijas jūru. Katra no tiem dod piesārņojumiem un diezgan lieli piesārņojumiem. Bez šaubām. Ekoloģija maksā milzīgu naudu un tas nav izdevīgi tiem ražotājiem, kuri met tos piesārņojumus ūdenī. Tagad notika Skandināvijas vairoga celšana un Baltijas jūras slēgšana. Tātad mēs paliksim ar to netīru akvatoriju un mums jārisina, kā tālāk ar to akvatoriju rēķināties. Pēc jūras biologu datiem bentos jau praktiski izmirst lielākā daļa Baltijas jūra. Ir tādas galīgi mirušas teritorijas, dibena teritorijas, kur nav bentas. Tātad tas ir visas sabiedrības jautājums, ko mēs tālāk darīsim. Un tajā pašā jautājumā arī jāskatās tas radioaktīvās punktus, kur mēs ielikam arī pie ūdeņa atomstācijas. Tas vēl klāt. Un tas sliktāk, kā radioaktīvas punktus, nav nekas. Tāpēc, ka tas ar miljonu gadiem būs, iznīcinās visu dzīves pazīmi. Vai jums vēl jautājums par tām plaisām, kas ir Ķekavas pagasts, taču ir ļoti blīvi apdzīvots. Vai šie iedzīvotāji zina šo bīstamību, kur dzīvo, un vai notiks arī pārējos Latvijas rajonos iedzīvotāju informēšana uz šīm plaisu zonām? Mēģināšu atbildēt. Plaisu zonas sadala visu Latviju, bet ir vietas, kur viņas ir drusciņ vairāk un kur ir lieli bloki. Ķekavas pagasts viens no tiem
tiem pagastiem, bet tas nav. Tur Daugmale turpinājās, Ogres rajons turpinājās, gar Daugavu iet plaisu zona, ļoti liela, gar Daugavu, Rīga, tur Jāņu vārti, teiksim, un tā tālāk visa Daugava. Tas ir viena milzīga plaisu zona. Un visur blakus Daugavai ir paaugstināta radona eskalācija. Kiekavas pagasta informēts, tur pie Katla kalna lieli radona izdalījumi. Visur, kur mēs mērījām gar Daugavu, bija ļoti lielas radona līmeņi. Tātad pagasts ir informēts, teiksim, par to apkārtnē ap Katla kalnu, bija speciāli iedoti materiāli pagastiem. Kamēr Skuliņa kungs bija arhitekts, pēc tam viņš aizgāja, nezinu kāpēc, kaut kā, vairāk informācijas nebija. Un visa tā teritorija uzreiz bija apdzīvota, kaut mērogi pazemes gaisa, zemzemes gaisa radiācija bija pāri 50,000 bekerēļiem, norma 5. Bez aizsarg pasākumiem būvēties nedrīkst. Tad, kad mēs runājam ar vadību, starp citu, es gribu pateikt, ja jūs no tās puses, no radona ir iespēja aizsargāties. Ir iespēja, ir ekrāni, burvīgi materiāli, paņemieni. Ja jūs to darat, jūs mierīgi varat tālāk dzīvot, neslimojat. Bet ar to jānodarbojas. Pagasts negrib ņemt vērā šīs ieteikumus un domā, ka tas ir kaut kā tā sacerēts, izdomāts un tam nav pamata. Vidzemes centrālā augstiena skar. Vidzemes centrālā augstiena. Cēs, rajons, Madona. Tur. Es jums vienkārši pateikšu visur, kur lūzumi, tas ir ļoti lokālas, 500 metri uz vienu, uz otru pusē. Tur var būt jūtami tie radona plūsmas. Sevišķi šī lūzumu zona Liepājas, Rīgas Pleskavas. Šī lūzumu zona tagad konstatēti ļoti augsti radona. Tas ir saistīts ar lūzumu atklašanu, ar tektonisko periodu attīstību. Jūs dzirdējat arī pa mazam zemestrīcim, tas nozīmē, tas ir mūsu personīga zemestrīces, Latvijas, tas nav no kurienes izdomātas. Tātad notika traucējumi zemes garuse, nāk radons. Ja, teiksim, norma telpa ir 40, tad bieži vien ir tādas normas, kā, tādi mērījumi rada, kā 300, 400, 600 telpu gaisa. Tas galīgi nav pie